Labrīt. Ceturtdienas rīts, saulīt aust. Un mēs esam atskrējuši kopā ar Artūru uz vienu ātro rīta feeder sesiju, šoreiz ar tārpiem. Pēdējā laikā kaut kāda nemiegs iekšā dīda, ka vai, pasmērēsim rokas ar tiem tārpiem. Upe Daugava. Šajā vietā esam pirmo reizi. Neko par šo upi, konkrēti par šo vietu mēs nezinām. Ir jūnija vidus, pirms Jāņiem, un viss, ko mēs zinām, Breksis ir iznāstojis, viņš grib ēst. Līdz ar to mūsu uzdevums ir viņu pabarot. Ja nenoķer, tad vismaz pabarot. Šodien mēģināsim jauno salmo feederi Spartan. Sākam copi ar barības izjaukšanu. Šoreiz man izvēle kritusi uz salmo barību. Taisam vaļā lielais Breksis. Mums šodien plānojās ekspres īsā cope. Tāpēc varbūt, ka visu nejauksim. Paņemsim pusi. Melnais Breksis, kas mūsu barību vienkārši ietumšos, iekrāsos bišķīt. Tieši tāpatās pusīti. Pusīti to, un tas, kas man veikalā ļoti uzrunāja, bija lielais Breksis no Boguslava Bruda, bet ar piparkūku aromātu. Jā, Ziemassvētku vēl nav, bet to piparkūku smaržu var dabūt patās krastā, arī vasarā. Mēs esam vietā, kur ir diezgan liels dziļums. Tieši šeit es neesmu nekad sēdējis. Šī arī ir pilnīgi man jauna vieta. Barība ir, ja mēs skatāmies spainī, pietiekami rupjas frakcijas. Mēs viņu nesijāsim, mēs ar viņu neko nedarīsim, tik vienkārši samitināsim. Un tāpēc attiecīgi es arī izvēlējos melno Breksi, lai tā barība ir tumšāka. Lielais Breksis tāpēc, ka viņš ir rupjāka maluma. Tur ir vairāk sāta graudu iekšā, un ar cerību arī, ka tas lielais Breksis tomēr pienāks. Dotajā brīdī mēs viņu uz minūtēm 10 atstāsim, lai viņu uzbriest, un pēc tam skatīsimies un mēģināsim viņu samitrināt vēlreiz. Bet jau burtiski cik 30 sekundes sajaukts kopā ar ūdeni, un tas aromāts ir tik labs īstenībā, ka varētu arī pats brokastis paēst. Ja mēs paskatāmies uz ūdensilpi, kā saprast, kur mums makšķerēt, kādu distanci mums izvēlēties, jo, teiksim, es esmu redzējis tikai tos dziļumu kartas internetā, bet man nav absolūti nekāda priekšstata. Tāpēc ņemam talkā marķieru sviniņu, un es tagad parādīšu visvienkāršāko veidu, kā atrast pareizo distanci. Teiksim, tagad paņem metiens un iemet. Teiksim, šitais bija 40 metri. Uzliec klipsi. No 31. Respektīvi skaitīja diezgan ātri. Es pieļauju, ka dziļums tur ir kaut kādi 10 metri. Tagad daram, ko mēs daram tālāk. Pamēģinām vēlreiz. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paņēmām vēl 10 apgriezienus tuvāk. Un metam iekšā. Tātad, kur ir 36, 38, 31 un 17. Šādi, bez eholots, bez nekādas palīdzības, to es aptuveni izveidojis to dziļumu karti ūdenī, lielā ūdenī. Mēs nerunājam par mazu upīti vai par gauju, kur mēs, teiksim, redzam tās visas vietas jau
skatoties uz upi, bet te tā akvatorija ir milzīga. Līdz ar to tagad es esmu atradis to savu vēlamo distanci, 17, un tātad principā tur varētu būt dziļums kaut kādi 7-8 metri. Un tagad nākošais, ko es gribu darīt, un baigi akmeņais gan laikās apakšā. Nu nenorausim. Un tagad nākošais, ko mēs varam darīt ar to pašu marķieri, mēs vienkārši iztaustam grunti, saprotam, kāda ir tā grunts un izvēlamies labāko vietu, kurā ķert. Uz grunts mēs meklējam pēc iespējas tīrāku vietu, tīrāku galdu, attiecīgi, kur nav gliemeži, kur nav kaut kādi akmeņi, zāles, vēl kaut kas. Bet pēc iespējas ir tīrāka virsma, uz kuras mēs varam vienkārši darboties, ķert dzirtiņu un barot dzirtiņu. Kāpēc tik liela? Dziļums liels. Barību vajag daudz. Breksis taču gribējis, viņš ir iznārstojies. Viņam ir bijis dipadu dapadu. Salīdzinām groziņu. 1:3. Tātad ar šo vienu barotavu mēs varam iedot. Mēs arī ar viņu varam ķert. Nav jābaidās ar tik lielām barotavām ķert. Protams, varbūt nebūs tik ērti ar viņu darboties un vilkt ārā, ja? Bet barības daudzums, tā kā mums ir palikuši vēl principā 3 stundas laika kvalitatīvai copei. Mēs esam vietā, kur ir liels dziļums, un mēs gribam to zivi savākt kopā, un līdz ar to mēs gribam to galdu uztaisīt diezgan lielu. Tad, tūlīt pabeigsim otro mitrinājumu barībai, un sāksim barot. Parādīsim, kā pārliecināties par to, ka tava barība, kas ir tavā spainī, ko tu ieliec barotavā, nonāk 100% līdz gruntī, un viņa arī tur paliek. Nevis viņa paliek pusūdenī, bet tieši nogrims līdz gruntī un iziet no barotavas ārā tikai tur skaties. Lūdzu, re, kur izbira barība, kas ir mūsu spainī. Bet, ja skatāmies uz krastu šeit, tieši tā paša akmeņa ir iekšā arī ūdenī. Ko tas nozīmē? Ka zivtiņi nebaidīsies, viņi sajūtīs smaržu, viņi atnāks, viņi paēdīs, mēs viņu nenobiedēsim, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums to barību vajag piekrāsot, jo mazāk izceļās tas pleķis, jo drošāk viņi ap to barības galdu jūtās. Re, pirmais mitrinājums bija. Ja tajā brīdī likās, ka barība pārmitrināta, tagad viņa ir pilnīgi sausa, viņa grib vēl dzert. Tāpēc pilnīgi droši lejam vēl iekšā ūdeni. Ja mēs jaucam kilogramu barības, pilnīgi mierīgi var to darīt ar savām rociņām. Nav obligāti jāņem mikseris. Mierīgi var sajaukt visu pats. Lūdzu, tagad ir otrais mitrinājums bijis. Viņa saspiežot, viņa paliek riktīgi klimpa. Liksim iekšā barotavā un principā viņa nogrims uz grunts un viņa ļoti lēnām sāks dalīties. Citas klimpiņas uztaisīsim cietākas, gadījumā, ja sākās traume, tad tā barība vairāk paliek uz vietas, un citas klimpiņas uztaisīsim mīkstākas, kas būs uzreiz kā sasaucējs. Ja, viņu iekritīs ūdenī un uzreiz jau sāks dalīties. Ne tik varbūt ātri kā sausāka barība, bet efekts būs krietni ātrāks kā otrai klimpiņai, kura ir saspiesta 2 reizes. Uztaisījām klimpiņu un hopā, iekšā bišķīt piespiežam vienu pusi, otru pusi, tā lai viņi mums nostabilizējās. Vēl viena nianse. Tad, kad makšķerē lielā ūdensiltnē, lai nepazaud, tas nekas, ka mēs makšķerējam vidēji kaut kādus 20 metrus no krasta, lai nepazūd orientieris, otrā pusē atrodi, pret ko tu metīsi, un pret to tu arī vadies. Vai tie ir 2 elektrības līnijas tur, vai viena tur, izvēlēs pats.
Nu, lūk, tagad barība barotava ir lejā uz grunts. Un tas, ko mums vajag darīt, uzreiz ārā viņu neraujam. Ļaujam viņai 10-15 sekundes mierīgi pastāvēt, un tikai tad sākam ietīt un tīrīt ārā barotavu. Ar to mēs vienkārši būsim droši, ka mūsu barotava iznāks ārā pilnīgi tīra. Tagad tās 10 sekundes ir pagājušas, un ar tādiem asiem rāvieniem tā barotava no grunts, ja arī kas ir palicis iekšā, barība tiek izskalot ārā. Kukurūza tagad vasaras copē ir numur 1, kam ir jābūt līdzi, jo dod viņu gan veselu, gan, teiksim, rokas blenderī smalcinātu, vai sliktākajā gadījumā ar vienkārši šķērītēm sakapātu. Kāpēc kukurūza? Tāpēc, kad viņa atsijā mazo zivi, mazā raudiņas paskrien, pēdz, bet viņa ātri pieēdās un aizskrien projām. Breksim atkal ir interesanti, jo viņam ir lielā rupjā frakcija. Viņš var mierīgi sēdēt, lasīt to visu, tāpēc kukurūzu vienmēr ņemam līdzi. Lielākā kļūda, ko es esmu novērojis iesācējiem puiši, kas meitenes tikko kā ir sākuši ar fīderi ķert, ir viņi neķer ar fīderi, viņi ķer reāla grunteni. Kāpēc? Tas ir pārmešanas laiks, ko mēs teiksim, uzlādējam barotavu, iemetam ikdienas, teiksim, sporta režīmā. Tas ir, pieņemsim, līdz minūte, līdz pusotra minūte. Ja? Ikdienas režīmā mēs varam ķert 3 minūtes, maksimums ir 5 minūtes. Tas ir tikai tad, kad mēs esam saklājuši savu lielu galdu. Mēs zinām, ka tur jau barība ir daudz, bet mēs esam ielādējuši iekšā 10 šitādas barotavas, kas īstenībā priekš šāda te ūdeņas ir nekas daudz, tas nav. Un tādā veidā, attiecīgi, jūs uzklātais galds būs krietni lielāks, jūs papildināsiet uz laiku ar svaigu barību, un attiecīgi arī breksim būs krietni interesantāk atnākt uz to galdu, atsaukties, jo tur būs ko ēst. Bet, ja mēs iemetam 3 barotavas stundas laikā, tad varbūt kaut kur tālajos sensenos laikos tā varēja ķert. Šodien tā zivtiņa tomēr gribās, zivtiņai tomēr gribās, ka viņi arī pabaro. Līdz ar to mēs viņu barojam. Ēsmas variācijas vasarai, daudz un dažādas. Baltais kukurūza, baltais slieka, 1 baltais, 2 baltie, 5 baltie, tīri kukurūza. Tur var izpausties daudz un dikti. Daudzi iesācēji ir pamanījuši to, kad baigi savērpjās pavadiņa. Un tad ir tas mūžīgais jautājums, kāpēc savērpjās pavadiņa. Taču normāli pavadiņas vēl neesmu noķēris nevienu zivi, kāpēc viņi savērpjās. Rekur arī ir viss atbilde. Ja liec balto tārpiņu aiz spicākā gala, viņš nevērsies. Ja liksi viņu kabinās aiz resnā gala, viņš vienmēr savērsies. Un tas arī ir par iemeslu, kāpēc vērpi pavadiņu, kāpēc liekas, ka viss ir slikti. Tāpēc, ka nepareizi uzlika tārpiņu uz āķu. Uztaisīsim kukurūzas putriņu. Kukurūza neko sliktu neizdarīs. Sāksim ar kukurūzu, pēc tam paņemsim arī baltos. Tieši tāpatās ar baltajiem uztaisīsim putu, sablenderējam un lūk, mums ir šitā garšīga ņama. Šito visu, kāpēc viņi ir smuka, arī, teiksim, lielai zivī, vispār zivī, tūlīt parādīsim, kādas darbojās dabā. Uztaisam parasto bumbiņu, iemetam te pie krasta. Viss smuki, barība strādā, viss baigi forši, kaut kāda grauda ir, viss forši. Rekuri, teiksim, barība ar kukurūzu kopā metam iekšā. Un uzreiz varam redzēt, kāds lielāks mutulis ir. Un breksis ir tieši tās zivs, kurai patīk gan tas mutulis, gan visi tie graudi.
tīram točku. Nu, pa nulēm nesam. Teorija par pavadām, par pavadu garumiem, par āķu izmēriem, par visu. Ar ko sākt? Jā, teiksim, ja mēs esam upē, viennozīmīgi skatāmies uz mazliet garākām pavadām kā ezerām. Tas ir, kāpēc ir barotava, jā, un tad ir straume, un tad, teiksim, ja tev ir tā pavadiņa 70 cm līdz metram, tad viņi tur smuki plīvo. Ļoti labi vari ķert ar garāku pavadu, un tieši tikpat labi vari ķert arī ar īsāku pavadu. Tāpēc gaumas lieta. Pieņemsim ko es izvēlos, mans tas optimālais garums vienmēr ir no 70 cm līdz metram. Tā ikdienas copē tu ļoti labi vari paspēlēties ar pavadu garumu, paskatīties, kas reāli patiesībā arī notiek. Jo, ja tev tās copes, ja tev, teiksim, sēdi makšarē upē, un tev visu laiku ir tukšās copas izvelc ārā, tev ir tukšs āķis, nozīsti tā, bet tu to copīt neesi spicītē redzējis, tavu pavada visticamāk ir pa garu, jo viņi kaut kur plīvo, un tā mazā zivtiņa visu tavu ēsmu nodīrā nost, un līdz ar to tu neredzi to copu, un tu nevari piecirst. Paņem saīsini pavadu, tas ir divi varianti. Vai nu palīdzēs, vai nepalīdzēs. Vai attiecīgi otrs variants paņem viņu pagarini. Tāpēc spēlēties ar pavadām un āķu izmēriem, tas ir vairāk kā nepieciešams. Mūžīgais jautājums par āķu izmēriem. Kādu āķi, ar ko sākt, kādu izvēlēties, kāds āķis, kādām zivīm, vai ir viens universālais āķis visam. Es varu teikt tā, ja mēs izslēdzam ārā mūsu vecstāvu stereotipus, jo lielāks āķis, jo lielāks zivs, tā nav. Ja mēs nerunājam par visām plēsīgajām zivīm un par samiem, tad runājot par baltajām zivīm, lielie āķi nav vajadzīgi. Mani, teiksim, āķi izmēri, ar ko es ikdienā makšarēju, ir 12-14. Reizēm arī 10, un ir reizes, kad vajag arī 16, bet tas 16 jau ir tad, kad tev ir tik ļoti cimperlīga kaprīza copīta, ka tev tā zivtiņa tur ir jāpielūdz un jāiekustina viņa, bet šoreiz ne par to izstāst. Ikdienas cope, 12. numurs, visuniversālākais āķis, gan derēs priekš 3 baltajiem, gan priekš 2-3 slieciņām, gan tāpat tās motelīti varēs uzlikt. Testo izmēru var likt tad, kad tev ir plānā copēt vairākus sliekām, ja, kur ir lielāks, rasnāks slieks, un tad tu vari uzlikt tur riktīgi kumos un tur iemest un sēdēt. Bet 12-14. Motelīts bija apēsts, no 4-2 palika. Lielās upēs tā ir, kad tās zivs uzreiz neatsaucās. Viņa, kamēr viņi atrod, kamēr viņi ir. Ja viņi ir tūmā, viņi atsaucās uzreiz, bet ja viņi nāk kaut kur no tālākas vietas, ilgāks laiks paiet. Bet runājot par metienu un par mešanas tehniku, jā, ir redzēts, ka daudz salauž spicītes, kā tur smuki. Kaut kas iznāca ārā paēst, kādu apēst. Vienmēr nesteidzies ar to metienu, jo ļoti bieži nepārbaudot, vai augli nav aptinusies ap kādu riņķi, lūst visbiežāk spici. Ietinam tā, lai tev nav barotavu pašā spicē. Pārliecinamies, kas mums ir aiz muguras. Vienmēr roku cenšamies turēt taisni, bet labi, mums ir īsais metiens. Mums tam nav tik svarīgi. Notēmējam uz savu marķieri. Svarīgi, tad, kad taisi metienu, svarīgi ir pieturēt kātu ar amortizāciju un viegli, jo taisīs asu metienu uz īso distanci, plīsīs auklu. Tāpēc metiens ir viegls, atstās klipsī, pagaidām, kad nogrimst, noliekam, pietinam leku auklu, viss. Mēs esam gatavi.
taisīt klasiku. Buķerbrots saucamais, maizīti. Es teiksim, labi, ir lielās sliekas, ko es ar viņām daru, kniebu uz pusēm. Tievāko galu ņemu, garinu tā te virsū. Uzliksim arī vienu balto. Redz, mazs, smuks āķīts. Un tā viņš pa šitien pa ūdeni arī dzīvosies. Kāpēc es kniebi nost galu? Sliekai ir tas patīkamais aromāts, it īpaši mēslas sliekām, kurām priekš mums cilvēkiem vairāk vai mazāk ož nepatīkami, bet zivtiņai patīk. Un tāpēc arī tas gals ir tāds. Es viņu nelieku ne mučkulī, nekā savādāk, tikai šādi. Viss, kas ir jāizdara, jāuztais buķerbrots un jāiziet prom no makšķerēm. Kotletes būs. Kotletes! Dāmas un kungi, pirmais Daugavas portfelīts mazais. Čemodāniņš. Paldies! Paldies! Un peldi, draugs. Rokas sasmērētas. Mērķis zivs ir parādīt. Taktika nostrādāja. Nu ko, tagad varam braukt uz darbu. Nu re, tieši tas, ko mēs uzlikām uz āķa. Burgerīts, ja, garā slieciņa un viens baltais arī mums deva šīs te emocijas. Šī bija tāda īsā ekspresa copa ar mērķi aizbraukt uz pilnīgi nezināmu vietu, noorientēties ūdenī un mēģināt parādīt to, ka neko nezinot, mazliet kaut ko mākot, var noķert tomēr arī to breksi. Veiksme vai sakritība, tas ir cits stāsts. Pat mums liekas, kad izdevies rīts ir diezgan labi, tagad ir laiks darbos skriet, bet tā patīkamākā atziņa ir tā, kad nesēdi mājās, celies no rīta, aizbrauc pāris stundas pamakšķerē, un pēc tam enerģijas pilns uzlādējies, vari braukt mierīgi uz darbu. Un tici man, aizbraukt uz nezināmu vietu, noķert zivi, un kaut vai tā ir viena zivs, bet vismaz skaista zivs, ir vairāk vērta nekā ķert šitādas te. Tāpēc nesēd mājās, brauc makšķerēt, brauc pie ūdeņiem, ņem ģimeni līdzi, ņem tārpus līdzi, varēs pīles, reku pabarot. Un braucam, baudam, vasara ir sākusies, brits gan sola neko labu, bet laiks ir labs un baudam to laiku ārā.